Labvakar, šīs dienas karstākās ziņas jums pastāstīs Prūss, Vilis un Nikita. Nav nekāds noslēpums, ka tieši ekonomiskās krīzes laikos ministru kabinetā bieži nāk skaļi ciemiņi un noteikti pamatīgas iedzeršanas. Tieši šodien ministri par to, ka cilvēkiem nav naudas, gardi smējās. Kas bijis pie vainas, ka valstī ir krīze un esat palikuši bez darba? Atbilžu varianti. Hitlers kopā ar Lauri Reini. Izvirtīgs dzīvesveids. Spirtīgs sigareti. Bet pie visa, protams, vainīga valdība. Balsojuma rezultātus mēs parādīsim kinoteatrī. Degpunktā komanda pārdevusi vienu no Degpunktā reportieriem. Piedevām par ļoti lētām naudām. Savukārt šodien Krutas tirdzniecības centrā notika izpārdošana. Tur jaunieši par spaiņiem varēs dzert alkoholu. Es, piemēram, esmu kaut izkots, kas ir izdzēris vismaz 8 pudeles degvīnu. Man tagad patīk ēst ar rokām un graust vardus. Trolejbusu vadītāji sašauta jau 2 reizes pēc kārtas, lai varētu samazināt šoferu skaitu. Savukārt kāda pirmās klasītes skolniece vairs nav kontrolējama, un situācija kļūst tik bīstama, ka skolotāji uz darbu tagad ņem līdz pistoles un veselu spridzekļu arsenālu, kā arī brauc par tanku. Šodien saņēmām ārkārtīgi bēdīgas ziņas. Aicinu visus palīdzēt pēc iespējas ātrāk atrast mūsu bezvēsti pazudušo Delis Šnabjam. Meklēšanas darbos iesaistījušies visi iespējamie spēki. Policisti dara, ko var, un tagad mēs lūdzam arī jūsu palīdzību. Citas izējas nav un izmisums dara savu. Palīdzēsim atgūt sirdsvietu. Turpiniet skatīties LNT, jo tūlīt jūs redzēsiet ilgi gaidīto pozitīvu emociju šovu Latvijas zelta, prostitūts un sutenēm 2009. Bet uzreiz pēc tam Tivars Grantiņš romantiskajā piedzīvojuma filmā Nenotveramais. Lai patīkam skatīšanās, saudzējiet sevi uz savas olas un tiekamies rīt. Uz redzēšanos!